lai atkal top atvērta gaismas pils pilī. Kad Pelču pagasts 2009. gadā iekļāvās Kuldīgas novadā, pagasta bibliotēka no bērndārza telpām pārcelt uz Pelču pili. Laika ritums telpās bija atstājis savus pēdas, bet uz to brīdi naudas remontam nav bijis. Taupīgi dzīvojot, tā radusies pēc gada un nolemta ieguldīt bibliotēkas remontā, kopumā ap 6000 latu. Pelču pils arī ir vietējas nozīmes kultūras piemineklis. Sākam atkal skatīties uz logiem, tur jau var pievērst uzmanību, kā stikls spēlējās, tad tas nav vairs šajās dienās ražots stikls, tas ir lietas īpaši jau, un līdz ar to cilvēkiem no inspekcijas un speciālistiem tas vairāk un labāk ir redzams. Bibliotēka ir tā vieta, kur apmeklē iedzīvotāji, pagasta iedzīvotāji, regulāri skolnieki nāk pie datoriem, protams, kad mēs arī tā bijām plānojuši. Vienīgais jautājums bija par summu. Tīri fiziskā vide var mainīt ar to, ka datortelpa šobrīd ir pārredzama, jo agrāk tā bija ar atsevišķu ieeju un principā tas bija ļoti bibliotekāram nērti. Skaistas grīdas atjaunotas, sienas, kas bija pirms tam ar padomu laiku tapetēm un daudzām krāsas kārtām un tā tālāk. Un arī paturējām tikai tās mēbeles, ko uzskatījām par vajadzīgām, ka tās labi iederās. Svinīgajā atklāšanas reizē skanēja daudz laba vēlējumu un apsveikumu vārdu. No tām lielākajām iecerēm tomēr visas ir realizētas, ja? Tad tas ir ārkārtīgi liels gandarījums. Es domāju, ka funkcionāli tiešām telpas ir ērtas cilvēkiem. Arī priekš jūsu lasītāju skaita, es domāju, biblioteka nav par mazu. Un es domāju, īpaši auri jau tam visam piedod tieši šī vēsturiskā, ja vēstures klātbūtne. Bibliotēkas pakalpojumus izmanto ap 280 pelčenieku. Skaisti ir vispār, ka pilī tas ir ļoti patīkami, jo gribās, lai saglabājās tā pils. Un tieši, ka bibliotēka ir var izjust to auru arī. Man vairāk grāmatas par dzīvi, par mīlestību. Ir grāmatas, kas neizdodas nopirkt, un pabārt grāmatas, ko iegūt, un smuki. Nav recepts, viss. Kristēs ir garšīgi ēst. Man ir daudz, kas man interesē. Kriminālisti, ievērojami cilvēku dzīvi, vēstures grāmatas, man ļoti daudz ir. Man svarīgi apskatīties, kā remonts ir paveikts, un tas brīdis pats, kā atklāja. Un es pats arī piedalījos mazliet sakārtošanā. Gribējās redzēt, kā viss salikts līdz beigām. No šī gada bibliotēkā grāmatas tiek izsniegts automatizēti. Arvien vairāk tad cilvēki tiks aicināti arī uz dažādiem pasākumiem. Regulāri te būšot arī dažādas izstādes. Šobrīd apmeklētāji var aplūkot Kārļa Dāzārta gleznas. Pagasta bibliotēkas jau kļūst par tādiem kā kultūras centriņiem, kur notiek izstādes un dažādi pasākumi. Es domāju, ka šobrīd pēc remonta arī vide ir daudz patīkamāka, lai to darītu, lai to organizētu. Ja cilvēkam ir rokās grāmata, viņš nekad nav vientuļš. Pārliecināta bibliotēkas vadītāja, tāpēc arī par izremontētajām telpām īpašs prieks. Ieva Benefelda, Lants Perševits, Skrundas televīzija.